Tā, redz, kur ir caurule, turbo caurule ar iemetinātu atzariņu nelielu alumīniju. Un liksim vietā ar šādu te cauruli šļauku aizvilksim uz paneli. Un cerēsim, ka viss strādās. Caurumiņš šeit tāds baigi tievais, jā. Skatīsimies. Ja slikti strādās, nāksies izurbt nedaudz lielāku. Šitais te gals tika uztaisīts pie virpotāja un kaimiņš iemetināja. Tā, šīs te ir pieskrūvēts, un tagad doma šo te palaist pa visticamāk turieni, kur ir vēl 4 tādi tā kā atzari, kuri nav nogriezti, kur nekas nav palaists. Visticamāk kaut kādās citās komplektācijās viņi tiek izmantoti un pārgriezīsim. Tur viņi stāv 4, katrs savā izmērā diametrā. Nogriezīsim galu tam, kurš visprecīzāk atbildīs šim te diametram. Tā turbo šļauka caurule aizvilkta, pievienota un atplūdes caurulīte jauna uzlikta. Visā garumā samainīta, smuka, pelēka. Baigi labais, viņam ir tas audums apkārt. Viņš šāds, daudz stingrāks nekā parasti ierasts melnajai ir. Viņš tā kā grūtāk griežās pušu, pilnīgi jūt, ka viņš ir daudz nodilumu izturīgāks. Kā viņš te kaut kur berzējās no vibrācijas, tur 100 gadu nepārberzīsies. No otras puses varbūt arī ir, ka viņš varbūt iespējams laiž mazāk karstumu klāt un arī daudz ilgāk kalpos tā caurulīte. Viņa nesakaltīs tik ātri, es domāju. Principā visu mūžu tā caurulīte ir, es domāju. Tad, tā. Tātad tā. Vēlsieču lampiņa deg. Gaidam, kamēr izslēgsies. Degviela rāda, ampērus, kaut ko tur, voltus kaut ko rāda. Viss. Pielaižu, vēl silda kvēlsvits. Tagad varēs daudz labāk saprast, kad realitātei silda. Jo štēle jau ir tāda, ka kvēlsvits jau nesilda tad, kad lampiņa deg tikai. Viņas dīzelītes silda, tad, kad viņš uzskata, ka ir vajadzība. Tā kā redz augstam dzinējam, viņš arī viņas turpina sildīt pat pēc relēja atslēgšanās. Tā kā ziemā dīzelim pielaižot viens kaut kāds pots vai 2 niķojās, nav uzreiz teikts, ka tas ir sprausts vaina. Realitāte ir tā, ja kāds kvēlsvits nesilda, tad arī kamēr iesilst kameras, tikmēr arī var būt tā, ka kāds cilindrs neiet, tā kā viņam vajadzētu iet. Apgriezieni. Strādā viss šotka. Baigi ilgi sildiņš tās kvēlsvits.
to pagaidām tā negāzēsim augstam dzinējiem. Tagad kaut kāda -2 grādi ārā pašlaik ir. Sniegs pat atnāca atpakaļ. Jā, šitās ar citu baigi krutā štēles šiem vecajiem volviķiem. Tāpat kā Mersim. Var atvērt pilnīgi vertikāli kapotu vaļā. Nu, ot, vēlsvets ir izsildījis. Aiziet! Kaifs! Baigais! Būsts! Nu jūtīgs jau nu gan ir baigi tas būstu metrs. Ne cik forši, ka viss strādā. Spīdometriņš strādā, tahometriņš, pulkstenīts. Nu tie abi jau tur strādāja pa kreisi. Un turbo. Šādi te braucot 5. robā. Kaut ko jau pūš sanāk. Un oriģināli noteikti vispārībā šitam D24 tāds turbo būs nav paredzēts, tā kā iespējams, tāpēc viņš ir tik jūtīgs. Vienkārši līdz galam aizlido. Ahren. Nu, vēl tik temperatūra. Nu, to kaut kad nākotnē. Tā. Kur man bija safilmēts diezgan daudz video par temperatūras devējiem, bet tur principā bija bez rezultātiem un ļoti gari materiāli, tā kā es domāju, viņus nemaz nelikt iekšā. Bet īsumā vienkārši pastāstīšu. Šis ir temperatūras devējs no paneļa, un kur viņam ir 4 kontakti. B, L, H, principā mīnus, plus un S. Un vēl kaut kāds. Kur tie, kur nevis uzgriežņi ir, bet kur skrūvs skrūvējās iekšā. Un teorija principā ir tāda, ka plus un mīnus nāk no paneļa, un C ir izejošais vats uz devēju, temperatūras devēju dzinējā. Un otrs vats atnāk atpakaļ no temperatūras devēja un ieiet tajā pa kreisi augšējā stūrī tajā kontaktā iekšā. Un lieta tāda, ka D24 motoram oriģināliem ir 2 pini temperatūras devējiem, taču M57 dzinējiem ir 4 pini, un 2 no tiem savstarpēji it kā ir domāti panelim, E39, teiksim, BMW. Un otri 2 ir vadības blokam. Tā kā uz vadības bloku ir aizvilkti vadi un vadības bloks redz reālo temperatūru. Bet te atšķirās reālās pretestības un šis te paneļa šitais te rādītājs nedraudzējās ar M57 devēju, tur pavisam citas vērtības nāk ārā. Tā kā tāds nākotnes plāns ir varbūt iestrādāt kaut kur iekšā oriģinālo D24 devēju, lai viņš iet kopā ar šo te rādītāju. Bet pašlaik pie tā nestrādāsim, varbūt kaut kad nākotnē būs 3. daļa šim pasākumam. Tā kā tā, ceru, ka kaut kāda informācija, kāds ieguva varbūt, ja ir kaut kāds labs viedoklis, vai slikts viedoklis, vienalga, droši var ierakstīt. Un varbūt kāds padoms, vai varbūt personīgā pieredze, droši izpaudies.